Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd, bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kādam vīram bija 2 dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam: Tēvs, dod man īpašumu daļu, kas man pienākas, un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu, un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies, viņš sacīja: cik daudz algāču ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam: Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja: Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās. Vediet baroto teļu un nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un nu ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam: redzi, cik daudz gadu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja: dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jāielīgsmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Āmen. Nāc Dievs svētais gars pie katra no mums un palīdzi mums priecāties par to, ko tu mums esi devis, par to, kas ir pie mums vienmēr, arī par taviem vārdiem, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Uzklausījuši šo stāstu par pazudušo dēlu, ko tur vairs piebilst, jāsaka āmen un jāiet pie vakarēdienu. Šis stāsts patiešām vienmēr rosina priecīgas jūtas, bet mēs esam šeit, lai arī pārdomātu, ko tas mums māca, un īpaši šajā ciešanu laikā.
Svēto rakstu visaptverošās patiesības, ja mēs saredzam to klātbūtni savā ikdienā, patiesi mūs aizskar un liek domāt. Un tā arī ar šo aiziešanas, orientieru, pazaudēšanas, apmaldīšanās, gluži kā mežā, un tādēļ šo pazušanas traģēdiju, kas ir kalpojusi par pamatu daudziem mākslas darbiem, tie visi rāda atgriešanās notikumu kā mērķi un kā iespēju, kuru var izmantot, bet var arī palaist garām. Mēs varam domāt par iemesliem, par stimuliem, saskatīt šī notikuma mācības, ne tikai viena atsevišķa cilvēka dzīvē, bet arī sabiedrības un valsts turēšanās pie kāda noteikta mērķa vai maldīšanās, pazaudējot savas vērtības. Līdzība it kā attēlo cilvēka laicīgo ceļu, bet tādēļ jau tā ir līdzība, ka runā arī par ticības ceļu. Un pāri par visu tas ir tas, ka to mums atklāja pats Kristus. Tātad šī ir augstākā mērā vērā ņemama patiesība. Lasot te no sākuma jau šis jauneklis iegūst vietprātīgu raksturojumu, bet mēs zinām, ka jaunība vienmēr ir saistījusies ar maksimālismu, ar vēlēšanos sev parādīt un pierādīt, un liekas, ka, lai tas notiktu, ir jādodas kaut kur tālumā, un tur tālumā viss ir labāks un skaistāks, un parasti neviens jauneklis netic kāda teiktajiem vārdiem, ka, lai cik ārēji tas būtu viegls, tas tomēr tiek sasniegts ar smagu darbu. Un uz to te norāda arī šī cūku ganīšana. Līdzīgi kā reiz bija brīdinājums mūsu jauniešiem, kas devās uz Angliju vai Īriju zemenes lasīt. Apzināties, ka tā nav mūsu dārza, pārdesmit ogu vai kaut vai pāris spaiņu nolasīšana. Tur tas ir 8 un 10 stundu ilgs darbs, siltumnīcā, lielā karstumā un bezgaisā, un daudzi mūsējie to nemaz nevar izturēt. Vietējie tur tādu darbu savukārt nemaz netaisās darīt, tā kā pie mums vietējie neiet tās šprotes bāzt buņģiņā, tur jābrauc no Bulgārijas cilvēkiem. Tā mēs varam šo it kā nekonkrēto līdzību pārnest uz mums pazīstamiem apstākļiem. Tāpat jaunības vecumu var aizvietot ar pusmūžu, kam arī ir raksturīga vēlme steigties un kaut ko vēl sasniegt, varbūt nenovērtējot to, kas tev jau ir dots. Un tā mēs esam aicināti padomāt par savu dzīvi, vai arī tajā nav noticis kas līdzīgi, un vai mēs to mācību esam sapratuši. Varbūt saistība ar sevi traucē ieraudzīt tas, ka te tiešām skaidri ir norādīta jaunekļa izlaidīgā dzīve, kurā viss ir notrālināts. Biežāk viss tiek pazaudēts ar vislabākajiem nodomiem, kas beigās izrādījušies naivi. Tikai nevajag sevi attaisnot ar vārdiem, kas tad to varēja zināt, kas to varēja iedomāties, ka tas tā notiks. Katram ir bijis blakus kāds vecāks vai cita rakstura cilvēks, kas ir brīdinājis un mudinājis rīkoties apdomīgi, bet tās vienmēr mums liekas tādas apnicīgas runas. Tā kā tagad tie ātrie kredīti pēkšņi ir uzpeldējuši. Vispirms samulsina un samusina, kad ir tik viegli paņemt. Beigās piesaka turklāt, aizņemieties atbildīgi, bet varbūt vajadzēja ar to sākt, nevis piebilst tādu kā attaisnošanu. Tomēr reiz šī
gudrība un mācība atnāk atpakaļ pie katra un jau caur paša personīgo, sāpīgo pieredzi. Pirmais un grūtākais lūzuma punkts pie katras atgriešanās, gan garīgas, gan laicīgas, ir savas kļūdas atzīšana. Te mēs varētu padomāt un acis priekšā ieraudzīt katrs savus grūtos brīžus, kad ir nācies pavisam klusi pie sevis pieļaut domu, ka kaut kas nav bijis kārtībā. Un tad šī doma aizvien skaļāk un drošāk pie mums ieskanas, līdz beidzot mēs nonākam pie šī pazudušā dēla lēmuma. Es esmu grēkojis. Es esmu bijis necienīgs. Es esmu aizgājis garām tam mērķim, ko Dievs mani nolicis. Kamēr tas nav izteikts, tikmēr nekas nevar mainīties. Neviena cilvēka, ne kolektīva dzīvē. Kas notiek tālāk? Vispirms jau mēs apstājamies. Un tad mainam savas gaitas virzienu. Šo vārdu var īpaši atcerēties. Mums ir jāmaina tas virziens. Un principā ir jāgriežās atpakaļ. Tas nav tā, kā gājām pa labi, iesim bišķīt pa kreisi, bet ir jāgriežās atpakaļ. Jāiet pretējā virzienā, kā esam gājuši. Ja esam tērējuši, tad tagad ir jātaupa. Ja esam uzdzīvojuši, tad tagad ir jāietur gavēnis. Bet tas sākas ar šo te apziņu un nožēlu. Es iešu un kritīšu ceļos. Es esmu grēkojis pret debesīm un pret Dievu prātu. Un arī pret savu tēvu. Abi, gan debesu tēvs, gan zemes, man ir devuši bez noteikumu mīlestību. Es esmu to pieņēmis kā pats par sevi saprotam. Neviens man nav teicis, ja tu mani klausīsi, tad es tevi mīlēšu. Nē, tā ir tāda mīlestība, kā vecāki mīl bērnus, akla mīlestība, tieši tāpat mūs mīl arī debesu tēvs. Un tādēļ visu mūsu nelaimi cēlonis nav vis citos cilvēkos, kas ir bijuši netaisni pret mums, bet sākums ir mūsu pašu pieņemtajos lēmumos, mūsu izvēlē. Reizēm var maldināt, ka tas viss izskatās pēc tāda nejauša gadījuma, kam liekas nav bijis sakars ar mani. Bet arī tad mēs taču varam mācīties un ņemt vērā citu kļūdas, un tomēr lielākoties mēs visu laižam gar ausīm. Un tā galā saņemam to, ko esam sakrājuši, viss summējas, kā latvieši saka, kad vadzas ir pilns. Atzīt savu kļūdu, lai arī ir grūti, ir nepieciešams. Bez tā pilnīgi nekas nevar mainīties. Bet, lai zinātu, kas tad ir bijis nepareizi, ir jābūt tēva un mātes ieliktajam pamatam. Lai cik augstskolas mēs būtu beiguši, lai cik gudri mēs savā dzīvē būtu piedzīvojuši kādu gudrību, labā un ļaunā atšķiršanas ābece ir jāiemācās vēl pirms burtu ābeces. Tā kā senos laikos tie ir šie Dieva likumi. Un ne jau tādā īsā, elementārā izklāstā tev būs un tev nebūs. To mūsu Eiropas apvidū patiešām zina katrs cilvēks, bet dīvaini, ka parunājot ar cilvēkiem, izskatās, ka viņiem, daudziem, lielākai daļai liekas, ka tie uz visiem neattiecas un uz mūsu visu dzīvi kopumā neattiecas. Varbūt, ka uz tiem, kas iet baznīcā, tie jau pēc tiem Dieva likumiem. Lai arī viņi piemin šos likumus, bet nesaprot, ka tā ir robežšķirtne starp Dieva aizsargātu dzīvi
un tādu, kas ved svešumā prom no Dieva. Un lai arī negribās teikt skarbus vārdus, tomēr šo Dieva pamata neievērošana vai viena cilvēka vai valsts dzīvē noteikti ved pie mācības caur sāpēm, agri vai vēlu. Tad, kad ir izdarīta izvēle par atgriešanos, lai arī nav zināms tas rezultāts, šo priecīgo rezultātu zinām mēs, bet ļoti interesanti, ka pat no savas pieredzes mēs varam atcerēties, ka pēc šāda lēmuma kājas pašas nes mājās. Atvieglojums nāk jau tajā pašā pirmajā brīdī, kad mēs atzīstam un nožēlojam savu kļūdu. Tālākais patiešām ir priecīgi. Mēs esam gatavi saņemt no Tēva visbargāko sodu, jo tas būs pelnīts, un mēs būsim mājās. Katram bērnam ir jāieaudzina kā viena no patiesībām, lai ko to arī nebūtu izdarījis. Mājās tavu vecāki tevi sagaidīs vienmēr, lai tu, ko būtu nogrēkojies, tu vienmēr būsi viņu bērns. Pat tad, ja būs jāiet cietumā, tad vecāki, lai kā arī sirds nesāpētu, klusi un nerunīgi ies ciemos uz cietumu, uz slimnīcu un nekad nezaudēs cerību, ka bērns reiz atgriezīsies mājās. Tā kā šajā Kristus stāstītajā līdzībā. Kristus līdzībā Tēvs iemieso sevī arī debesu Tēva mīlestību, ar kuru viņš sagaida katru, kas atgriežas. Bezierunu prieks, labākās drēbes kā augstmanim, zelta gredzens pirkstā un apavi kājās, tas norāda uz brīvu cilvēku, jo kalpi staigāja basām kājām. Viņš no Tēva bija pieņemts atpakaļ mājās kā savējais. Patiesības atzīšana viņu bija darījusi brīvu. Šis Kristus apsolījuma spēks darbojas arī pie mums un dara brīvus arī mūs. Un tad te ir klāt nākošais slieksnis līdzībā, kas ir jāpārkāpj. Brāļa ierašanos nepieņem vecākais brālis. Kādēļ tam piegriezta tāda vērība? Kāpēc viņš nepriecājas? Mēs liekuļotu, ja teiktu, ka nesaprotam, kāpēc viņš ir tāds nejūtīgs un nav pretimnākošs par to, ka viņam vajadzētu savu brāli mīlēt, pat nerunājot. Mēs saprotam, ka laicīgi spriežot, kā cilvēkiem, arī mums, ja mēs tā godīgi runājam, gribētos, lai to palaidnīgo jaunekli nosoda, lai ieliek vispirms pie arkla un lai liek kopā ar kalpiem darīt visnetīrākos darbus. Viņš par to tikai priecātos. Lai šis puisis saprot, no kurienes tad ir radusies Tēva pārticība un vienkārši, lai viņš saprot, kāda ir maizes cena. Un tas būtu tikai taisnīgi un nāktu viņam par svētību. Kas to zina, varbūt pēc šī mīlestība Tēvs tieši tā arī darīja. Teica dēls, tagad esam papriecājušies, velc nu nost labās drēbes un ej pie kalpiem. Bet Kristus stāsta mums par debesu valstības lietām, kas ir pamats mūsu zemes lietām. Un šajās visās līdzībās mēs saskatām pasaules likumus un cilvēku savstarpējās attiecības, bet tomēr tās runā par šo pamatu, par Dieva darbu. Un Dievs rēķina citādi nekā mēs cilvēki. Ja šos rēķinus sajaucam, tad mēs kļūdāmies un neizprotam Dieva īsteno dabu. Tā ir šī bezierunu mīlestība, kura izlejas pār cilvēku grēku nožēlas brīdī, un tad viņš priecīgs var steigties mājās un būt gatavs jebkuram sodam. Vecākais brālis spriež tā kā laicīgs un nav gatavs
ne uz kādu piedošanu. Un šeit ir jautājums arī mums, vai mēs esam gatavi piedot kādam, kas to varbūt nemaz nav pelnījis. Mums tā liekas. Mēs varam atbildēt pareizi. Mēs pareizās atbildes visi zinām. Tev ir jāpiedod katram, kā Kristus ir piedevis. Bet vai mēs to varam? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un ja mēs neatbildam uz to, tad mēs nevaram virzīties uz priekšu. Tāpat kā nevaram atgriezties, ja nav atzīta kļūda. Piedot vajag sevis dēļ, lai atbrīvotu savu dvēseli. Aizvadītajā nedēļā Latvija atvadījās no tautas dzejnieka Imanta Ziedoņa. Tautas kādreiz rakstīja ar lielo burtu, bet domājot, es ieraudzīju, ka vēl labāk ir, ja to raksta ar mazo burtu. Gaiši atvadījās, jo Ziedonis jau nekur nepazūd. Viņš kā visi Dieva īpaši apdāvinātie, kā Rubens teica, Dieva dāvana mūsu tautai, labi saprata un atzina Dieva klātbūtni savā dzīvē. Un tagad šī klātbūtne turpinās viņa izteiktajos viegli un raiti ritošajos vārdos, kur vienkāršība un dziļums kopā stāv, kā ticība un mīlestība. Ziedonis darīja daudzas neprātības, kuras nevarēja beigties labi, bet viņš darīja, jo ticēja, ka būs labi. Arī tādēļ, ka citādi nevarēja. Tāds pamats no tēviem viņam bija ielikts. Sevišķi man atmiņā palikusi tā neatlaidība, ar kādu viņš vadīja savējos, attīrot diškokus no krūmiem. No aizaugs taču. Visi viņam teica, kad aizaugs, ka tam visam nav jēgas. Tāda Don Kihota cīnīšanās. Protams, ka aizaugs. Bet cilvēkam pašam, viņam pašam vajadzēja, lai tas būtu izcirsts, lai būtu attīrīts koks, kā sava dvēsele, palaists brīvībā, saulē, lai cilvēki un Dievs to redz, kā savu dvēseli brīvu no grēka. Līdzībā vecākais brālis pārstāv tos taisnīgās tiesas aizstāvjus, kas saka, ka nekam nav jēgas, ka galvenais ir panākt sodu, nevis atgriešanos. Tas nav tas spēks, kur pārstāv Kristus. Kristus mīlestības spēks ir pilnīgs, lai kā naids trako un ved viņu sišķanai pie krusta, Jēzus paliek mierīgs. Viņa spēks nekādi nav ietekmējams un mazināms līdz pat nāvei pie krusta. Tā ir uzvara pār ļaunumu, kas laicīgā pasaulē izskatās kā zaudējums, bet garīgajā ir uzvara. Jaunākais brālis bija miris Dievam, kamēr dzīvoja grēkā, kad atgriezās, kļuva dzīvs. Tā arī mēs augšām ceļamies no grēka, no naida un ļaunuma, un kā jauni radījumi, kā Pāvils saka, tad dzīvojam Dieva tuvumā. Lai arī ar pavisam vienkāršu iztiku, kā daudzi mūsu tautā, bet bagāti ar Dieva tuvumu, ar Kristus doto mīlestību, kas jūtama katrā vārdā un darbā. Un tad mēs varam arī laicīgajā dzīvē, savā apkārtnē, kā diškoks, daudzās
bezcerīgās lietās būt par. Ja esam par, tad mēs ļaujam Dievam pašam piepildīt savu prātu pie mums. Uz to, lai mēs izlūdzamies Dieva vadību un svētību. Āmen.